šoreiz par vektoriem un viņu koordinātēm. Ja mēs paskatāmies formulu lapā, tad formulu lapā par vektoriem ir diezgan daudz formulas un ir jāprot saprast, kas tad mums te ir iedots un ko no formulu lapas var nošpikot. Bet sāksim man pavisam vienkārši lietu par to, ko tad nozīmē vektoru koordināts. Un, ja mēs runājam par punktu koordinātēm, tad ir pilnīgi skaidrs. Piemēram, punkts M ar koordinātēm 1, -3, tātad skaidrs 1 un -3, 1, 2, -3. Un šeit man būs punkts M. Un tātad punkts M te man ir. Un ja man vajag punktu N, es skaidri redzu -2, 4. Tātad -2 un 1, 2, 3, 4 tur. Un tur man būs punkts N. Kad runājam par vektoru koordinātēm, tas ir drusku citādāk. Vektoram ir kaut kāds sākums un beigas, un tad, kad man ir jāatliek vektors ar koordinātēm 2, -3, ja nav iedots nekāds cits punkts, no kura man ir jāsāk, piemēram, varētu teikt jāsāk no punkta N, bet man tā nav teikts, tad es izvēlēšos pati kaut kādu punktu, vienalga, kur šeit, piemēram. Tur man ir punkts, ielieku punktiņu, un man vajag vektoru A. Tātad šeit ir stāstīts, kad pirmais ir tā kā x-am atbilstoši, tātad rāda, cik pa labi vai pa kreisi, jo tā ir tā kā x-as. Tātad šoreiz mums ir divas vienības pa labi, un šis rāda vai uz augšu vai uz leju, tā kā atbilstoši y-asī. Tātad mums, protams, uz leju. Un tad no tā punkta, ko es esmu atlikusi, tātad man ir jāiet divas vienības pa labi, 1, 2 un 3 uz leju. 1, 2, 3. Un tur es ielieku otru punktiņu un novelku vektoru. Būtiņi tātad man šinī galā, un tātad tas man ir vektors A. Šo pašu vektoru A es varu nolikt no jebkura cita punkta, kas man patīk. Piemēram, šeit. Tātad atkal 2 labi 3 uz leju, 1, 2, 1, 2, 3, un re, kur man atkal ir vektors A. Un, ja es domātu par vektoru B, tātad -3, 2, tātad pirmais rāda, ka 3 vienības būs pa kreisi un 2 uz augšu. Tātad izvēlos kaut kur punktiņu, kaut vai šeit, un -3, tātad 1, 2, 3 un 2 uz augšu, 1, 2 un otrs punktiņš. Un es dabūšu vektoru B. Un vektors B. Tātad tas ir it kā koordināts, un tai pašā laikā tas ir druscīt citādāk. Tātad kā no vektora sākuma punktu aiziet uz beigu punktu. Tas ir virziens. Ja es paskatīšos formulu lapā, kā tas ir aprakstīts, tātad es redzu šeit vektors A, un te ir rakstīts AX, AY. Tātad, ja man ir vektors A, tātad pirmais skaitlis ir vektora AX virziens, un otrais skaitlis vektora AY virziens. Tātad jāsaprot, ka tas AX ir uzreiz viss skaitlis 2, un AY ir skaitlis -3. Tas Y uzrakstījās trīniekam virsū. Tā. Un līdzīgi ir šeit, tā kā man tas ir vektors B, tad pirmais skaitlis man ir BX, un otrais skaitlis man ir BY. Tas vienkārši par pierakstu, lai nemulsinās, kāpēc te ir kaut kādi X, Y. Tas ir domāts vektora B, X koordināte un Y koordināte, lai nevajadzētu domāt, ka tas ir tieši tā kā punktam, kur ir X, Y. Tātad vektoram tas ir kā, kurā virzienā jāiet, kurā virzienā jādodās. Lūk, bet tad, ja man ir tā kā šeit iedoti 2 punkti un jānosaka tā koordināts, man jau viņi ir atlikt M un N, tad es varu darīt dažādi. Tātad man ir vektors MN un viņam vajag koordināts, tātad es no M velku uz N, bultiņa pie N, kur ir otrais burts norāda, kur tad man ir gala punkts. Un pavisam vienkārši es varu izskaitīt. Tātad pirmais vienmēr ir horizontālais virziens, tātad 1, 2, 3 pa kreisi bija, tātad -3. Un tālāk man jāiet uz augšu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tātad un 6 uz augšu. Un esmu atradusi vektoru koordināts, un man nav nekas jārēķina. Bet, protams, ka nevienmēr būs koordinātu plakne iedota, un nevienmēr varēs tā
tik vienkārši noteikt, izskaitīt. Tādā gadījumā mums nāk palīgā formula lapa. Un ko tad es šeit redzu? Reku man ir doti 2 punkti, A un B, vektors AB, un te ir x2, tas ir x2, y2 ir tur, un x1, y1 ir tur. Tātad sākuma punktam ar viennieku, beigu punktam ar divnieciņiem. Paskatos savā šeit. Man ir MN. Tātad M ir sākuma punkts, tam ir viennieciņi, tātad te man būs x1, y1, un tas ir N2, tātad x2, y2. Pat var domāt tā, pirmais burts, otrais burts, pirmais punkts, otrais punkts. Nu, un tālāk man atliek tikai uzrakstīt formulu. Tātad formulu lapā formula ir šāda. x2 mīnus x1, y2 mīnus y1 un pa vidu semikols. Un es tā arī uzrakstīšu un pēc tam tikai domāšu par to, kādi skaitļi man tur ir jāliek iekšā. Nu, lūk. Un tagad paskatos, kas tad man ir. x2 man ir mīnus 2. Tālāk man ir pēc formulas rekur mīnus zīme, tātad es arī ielieku mīnus zīme un skatos x1, un x1 man ir viennieks. Tālāk man ir y2, sameklēju, kur man ir y2, rekur te, tātad 4, ielieku mīnus zīmi un meklēju y1, un y1 man ir mīnus 3, tātad lieku mīnus 3. Jāuzmanās tieši ar šī mīnus zīme, šī ir pēc formulas, un tā ir jau skaitļa zīme. Nu, tālāk, protams, es varu ņemt kalkulātoru un izrēķināt, vai arī var izrēķināt pati. Tātad mīnus 2, mīnus 1 ir mīnus 3, un 4 mīnus 3 būs, tātad es kaut ko neesmu pareizi šeit izskaitījusi, pārskaitīsim tūlītās, 4 mīnus, te ir 7. Nu, vajadzēja, protams, būt vienādi, paskaitīsim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jāskaitīt nemāku. Tad 7. Nu, lūk, tātad jebkurā gadījumā koordināts iegūt bija ļoti vienkārši. Nu, un tagad paskatāmies, kas tas par apzīmēm. Tātad, ja es arī neko nezinu, man ir prasīts tas rēķināt. Apskatos, vektora modulis, kur viņš ir. Un viņš ir. Protams, ja man būtu telpas vektors, es lietotu šo formulu. Nu, un tagad skatos. Tātad, formulā man ir rakstīts ax kvadrātā plus ay kvadrātā. Tas ir vektora a garums. Nu, man atliek atrast, kur man ir. Šoreiz man ir vektora mn garums. Tātad, tas ax, ay, kā mēs runājam, ir vektora koordināts, un vektora koordināts man rekur ir. Tātad, šitas man būtu tā kā ax, ay. Nu, un te man atliek tikai pēc formulas uzrakstīt. Nu, protams, ka nav labi rakstīt a, bet ja es gribu viltīgi apiet, es pierakstu, ka tas man ir vektors a, un lietoju ax, un te arī uzrakstu vektors a, un lietoju, ka tas man ir ax kvadrātā plus b y kvadrātā. Un tagad atliek tikai ielikt skaitļus iekšā. Ax man ir mīnus 3, tātad nepazaudēju šo kvadrātsakni. Tātad mīnus 3 kvadrātā plus ay, meloju, te ir ay, tātad 7 kvadrātā. Nu, un tālāk ir vairs tīri tikai skaitļošana, arī vai no ar kalkulātoru, vai ar pati. Tātad 9 plus 49 ir kvadrātsakni no 58. Nu, ja mēs tā paskatāmies reizinātājos dalīt, tur nekas jēdzīgs nesanāk, 29 reiz 2, nu, tātad man rezultāts ir gatavs. Nu, lūk, tātad formulu lapā var krietni daudz nošpikot. Nu, un tagad par tādu lietu, kā, ja man ir jāsaskaita 2 vektori, nu, kā to uzzīmēt, jau bija citā video, bet kā to uzrakstīt, un atkal ņemu tālāk formulu lapu. Formulu lapā man par vektoru a plus b, te vēl ir arī pieļauts mīnus zīme. Tātad, ja te ir plus, es skatos visas augšējās zīmes. Tur ir plus un tur ir plus. Un ja ir mīnus, tad es skatos mīnusus apakšējos. Nu, un tagad es skatos, kā tas iznāk. Ax, tās bija viena vektora koordinātes, b, ar b ir otra vektora koordināts. Nu, man jau šeit patiesībā ir pielikti klāt tie burtiņi.
Nu, tagad iznāk tā. Skatos formulā un rakstu tātad. AX plus BX. Atrodu AX man ir 2. Plus tātad pēc formulu lapas, kur te ir, skatos BX. Aha, -3, tad atkal lieku iekavās, -3. Tālāk formulā ir, paskatos, semikols, jā, tātad ielieku semikolu, un attiecīgi atkal šeit ir BX, BY, tātad AY plus BY, kur ir AY plus BY, un tā arī rakstu. Tātad atrodu AY ir -3, plus BY ir 2. Un viss, tālāk man atkal vai nu ņemu kalkulatoru, vai nu saskaitu pati, kas man tur iznāk, nu te iznāk -1 un -1. Un visa darbība ir veikta. Nu, līdzīgi rīkojās ar A mīnus B, tad būs tas pats, tikai šī te plusa vietā būs mīnuszīme. Tātad 2 mīnus -3, semikols, -3, -2. Un atkal nekas vairāk nav vajadzīgs, kalkulators rokā un sarēķinu, kas man tur iznāk. Ir 5 un -5. Nu, lūk, un tālāk, ja man vajadzētu atkal šo rēķināt A, tad es paņemtu, atrastu lapā, kur man atkal tā pati formula, ieliktu koordinātas iekšā un izrēķinātu. Un tagad uzmanību, ja man būtu jāprēķina garums vektoram A plus B, tātad vispirms man vajadzētu paņemt nevis to, kas man ir dots vektors A un B, tur sākumā nevis šie A un B, bet man vajadzētu ņemt tur, kur man ir vektora A plus B koordināts, un kur man viņas ir. Un tātad tieši tāpat kā man garumā, kur ir formula, tikai šoreiz man ir jādomā nevis par vektora A vai vektora B atsevišķi, bet par šo, kur man ir A plus B. Un es atkal rakstītu. Tātad vispirms es ņemu x koordināti, -1 kvadrātā plus otrs -1 kvadrātā. Nu tātad formula joprojām ir tā pati, kas tur. Nu un attiecīgi iznāktu 1 plus 1, jeb tas ir kvadrātsakne no 2. Un uzdevums izrēķināts.